Mēs esam uzsākuši sprediķu ciklu, izmantojot Daniela Napera domas no grāmatas Dvēseles čukstētājs, Soul Whisperer. Seno grieķu domāšana asociē morāli ar to, ka citi to redz, bet slēpšanu ar amorālumu. Napiers norāda, ka Platona darbā Republika Glaukons atstāsta stāstu par Gigesu un viņa maģisku gredzenu. Glaukons apgalvo, ka morāle ir tikai sociālās nosodījuma blakus produkts ar saviem soda draudiem. Morāle pazustu, ja cilvēks varētu izbēgt no pakļaušanas sodam, vai nu caur lielu varu, vai caur neredzamību. Kā piemērs tiek pasniegts Giges. Giges, gans ķēniņa dienestā, atrodas uz lauka, kad liela zemestrīce atver zemē plaisu. Nokāpjot aizā, Giges iegūst burvju gredzenu. Kad Giges atklāja, ka gredzens padara viņu neredzamu, ja viņš to pagriež, viņš dara visu, ko viņš slepeni vēlās, bet nekad neuzdrošinājās darīt, būdams redzams. Giges pavedina karalieni, nogalina savu kungu un ieņem troni sev. Doma ir, ka morāle ir sociāla konvencija. Neredzamība atbrīvo personu no sociālās izvērtēšanas. Morālas bremzes vairs nedarbojas. Neredzamība anulē morāli. Bez dabiskās kopienas ir visatļautība. 1. Mūsu grāmatas 3. nodaļā no 6. līdz 8. pantam ir rakstīts: un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas, jo tīkams, acīm un iekārojams, ka dara gudru, un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīges lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja Dieva, tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā. Iekrītot grēkā, Ādams un Ieva paslēpās no Dieva. Cilvēks vēlas būt neredzams, darot ļaunu. Šī slēpšana it kā pārvērš dabiskās kopienas robežas. Dievs, lai to neredz. Jēzus izvēlas dzīvot jaunā sociālā kopienā, īstenībā cilvēka sākotnējā kopienā. Tas ir ar Dievu, kur nevis cilvēks nosaka morāli, bet Dievs. Marka evangēlijā 1. nodaļā no 9. līdz 13. pantam ir rakstīts: un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nacaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā, un tūdaļ no ūdens izkāpdams viņš redzēja debesis atveramies un garu kā balodi uz viņu nolaižamies, un balss atskanēja no debesīm: tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī, un viņš bija tuksnesī 40 dienas, un Sātans viņu kārdināja, un viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Pēc savām kristībām Jēzus tiek svētā gara aizvests uz tuksnesi, kur viņš pavada 40 dienas vientulībā. Tas nebūtu saskaņā ar to, ko grieķu filosofi gaidītu. Aristotelis domāja, ja kāds dzīvo vientulībā,
tad tas ir zvērs vai kāds dievs. Aristotelim sabiedrība cilvēkam ir tikai cilvēka sabiedrība. Lai būtu cilvēks, ir jādzīvo starp cilvēkiem un jāiekļauj sevī viņu vērtējumi. Dieviem un zvēriem nav nozīme šajā procesā kļūt par cilvēku savos paradumos. Taču Marks novieto Jēzu ar savu dabisko kopienu. Tas ir zem debesīm, tas ir ar mūžīgām debesu būtnēm, kas nav tipiski redzamas cilvēku acīm. Eņģeļi viņam kalpoja. Aristotelis nebūtu ieteicis tādu rīcību Jēzum. Marka evaņģēlijs sāk ar sociālās pasaules pāršķiršanu un pārkārtošanu. Lai mūsu dzīve tiktu pārveidota, ir jānotiek kaut kam līdzīgam. Marka evaņģēlija 1. nodaļas 10. pantā ir rakstīts, un tūdaļ no ūdens izkāpdams, viņš redzēja debesis atveramies un garu kā balodi uz viņu nolaižamies. Viņš redzēja debesis atveramies. Debesis nav aizīmogotas. Neredzamā valstība nav slēgta cilvēka uztverei, norāda Napiers. Debesis vienmēr bija pieejamas Jēzum un ir arī mums. Jēzus dzīvoja zem atvērtām debesīm. Jēzus drīz mācīs saviem mācekļiem darīt tāpat. Vai tu dzīvo zem atvērtām debesīm? Gars nolaižas uz Jēzu. Jēzus dzird tēva balsi, apstiprinot attiecības ar Jēzu, Jēzus identitāti. Visbūtiskākās attiecības Jēzum ir viņa attiecības ar tēvu. Un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. Jēzus attiecības ir noenkurotas debesīs, nevis cilvēku sabiedrībā. Šīs attiecības ar tēvu arī tiek pārbaudītas tuksnesī. Jēzus pavadīs daudz laiku ar cilvēkiem, bet enkurs ir debesīs. Tā Jēzus pārspēja to, ko Aristotelis uzskatīja par normālu, labu cilvēka dzīvi. Jēzus ir ar zvēriem, Jēzus ir ar nemirstīgajiem. Cilvēki pārbaudīs Jēzu, bet Jēzus galvenās attiecības ir ar tēvu. Cilvēka attiecībās ar citām personām iekļaujas attiecības ar necilvēkiem. Cilvēka dabiskais sociālais horizonts ir daudz plašāks, nekā cilvēks bieži uzdrošinās iedomāties. Ne tikai starp jūdiem bija sastopams tāds skatiens, bet arī starp grieķiem. Sokrats dzīvoja paklausībā uz savu dēmonu, kas viņuprāt bija zinesis no dieva. Grieķu dzejnieki un agrīnākie filozofi apgalvoja, ka saņem iedvesmu no debesu būtnēm. Dievi spēj iesaistīties, lai mainītu virzienus, taču tas, kas cilvēks ir, nāk no cilvēku sabiedrības. Taču Jēzum istabā vienmēr bija vairāk personu, nekā varēja redzēt. Istabā ir redzamais un neredzamais. Veselīgai sociālajai novērtēšanai ir jāņem vērā arī šīs būtnes. Jēzus mācīja šo patiesību saviem mācekļiem. Jēzum bija daudz lielāka, plašāka kopienas apziņa nekā vairuma cilvēku, taču kā debesis spēj būt mūsu kopiena, kā mēs varam tikt iekļauti debesu kopienā. Marka evaņģēlija 3. nodaļā no 31. līdz 35. pantam ir rakstīts, tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārā stāvēdami pie viņa sūtīja un viņu sauca, un ļaudis sēdēja ap viņu un viņam sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi un tavas māsas ārā tevi meklē,
Un viņš tiem atbildēja un sacīja: kas ir mana māte un mani brāļi? Un viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap viņu sēdēja, un saka: redzi, mana māte un mani brāļi, jo kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Kas savieno? Vēlme, iekšējais dzinulis, sadarboties ar Dievu. Tu uzņemies darīt Dieva gribu, tur, kur tu atrodies dzīvē, ar visiem saviem ierobežojumiem. Tad tava kopiena ir tā pati, kas Jēzum. Tava vēlme pildīt Tēva prātu ne tikai savieno tevi ar draudzes locekļiem, bet arī ar nemirstīgām būtnēm debesīs, proti ar Dievu. Arī eņģeļi ir klāt un interesējas. Protams, tas nav aicinājums runāt ar eņģeļiem vai Dieva cilvēkiem, kas ir miruši. Tas būtu grēks. Ir grēks lūgt Mariju. Runāsim ar Dievu, viņu lūdzot. Marka evangēlijā 8. nodaļā no 27. līdz 33. pantam ir rakstīts: un Jēzus un viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cēzarējas ciemiem un vaicāja saviem mācekļiem ceļā, tiem sacīdams: ko ļaudis saka, mani esam? Bet tie viņam atbildēja sacīdami: tu esot Jānis Kristītājs, un citi: tu esot Ēlija, vēl citi: viens no praviešiem. Un viņš tiem sacīja: bet jūs, ko jūs sakāt, mani esam? Bet Pēteris atbildēdams uz to sacīja: tu esi Kristus, un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. Un viņš sāka tos mācīt, ka cilvēka dēlam daudz būs ciest un vecāju un augsto priesteru un rakstu mācītāju atmestam tapt, un tapt nokautam, un pēc 3 dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti, un Pēteris viņu savrup vedis, iesāka viņu apsaukt, bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams apsauca Pēteri, sacīdams: atkāpies no manis, Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Mācekļi liecina, ka ļaudis identificē Jēzu ar Jāni Kristītāju un praviešiem, bet Jēzus jautā, ko viņi domā par viņu, kas viņš esot. Jēzus aicina viņiem rakņāties dziļāk. Pēteris pareizi atbild, ka Jēzus ir Kristus. Jēzus ir Mesija, kam bija jānāk. Jēzus sauc sevi par cilvēka dēlu. Daniela grāmatas 7. nodaļā no 13. līdz 14. pantam ir rakstīts: kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kāds, kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvja un to nostatīja sirmgalvja priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā kā viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Šim cilvēka dēlam Daniela grāmatā tiek dota vara rīkoties Dieva vārdā, tiek dota godība, taču Ecēkiela grāmatā un citos ebreju rakstos frāze cilvēka dēls ir lietots kā sinonīms vārdam cilvēks. Kādā veidā Jēzus to domā Marka evangēlijā 8. nodaļā? Lai to uzzinātu, ir jāskatās uzmanīgi uz Jēzus dzīvi. Jēzus ir gan pirmais, gan otrais variants. Noraidīšana un ciešanas no cilvēkiem ies pa priekšu visaugstākajam godam Dieva priekšā un varas saņemšanai pār visu cilvēci.
Pēc noraidīšanas uz nāvi Jēzus augšām celsies, uzbrauks debesīs un valdīs. Un Pēteris viņu savrup vedis, iesāka viņu apsaukt. Pēterim nepatīk, ka Jēzus saka, ka Jēzus nomirs, bet Jēzus skaidri pasaka, kādā veidā un kura priekšā Pētera domāšanas veids ir apsūdzams. Atkāpies no manis, Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Pētera redzesloks ir par mazu, Pētera kopiena ir par mazu, tādēļ Pēteris domā nevis pēc Dieva prāta, bet cilvēku. Pēteris secina tīri cilvēcīgi. Savā kārdināšanas laikā Jēzus redzēja, kā Sātans centās panākt, ka Jēzus neņemtu vērā Dieva gribu. Sātans mēģināja sašaurināt redzesloku, kopienas robežas Jēzum. Tagad Jēzus dzird to no Pētera. Jēzus Pēteri norāja. Jēzum ir jāmirst, lai mēs tiktu pestīti. Pēterim jāsaprot, ka kļūdās. Tekstā no Marka evangēlijā 8. nodaļas 34. panta līdz 9. nodaļas 1. pantam ir rakstīts, un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evangēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā, un viņš uz tiem sacīja, patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms tie nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku nākam. Ievēro, ka cilvēka dvēsele un cilts, drīzāk paudze, tiek likts vienā katlā. Dvēsele apzinās savu sociālo statusu cilvēku kopienā. Dvēsele nofiksē, kurš ir blakus, kurš ir uz augšu, kurš ir zemāk. Kad atdalīšana no Dieva nedabiski sašaurina mūsu kopienas robežas, tad šīs laicīgās dvēseles attiecības ņem virsroku. Daudzas dvēseles ir dresētas, lai tikai ņemtu vērā attiecības ar citiem cilvēkiem. Atstāta novārtā dvēsele spēj būt akla attiecībā uz debesu kopienu. Lai sadarbotos ar Dievu, mums ir aktīvi jāsaka nē tam, kā dvēsele skatās uz apkārtni, tad, kad dvēseles skatiens neņem vērā Dievu un viņa vārdu. Jēzus pasaulē dvēsele saprata, ka nedrīkst rīkoties pretrunā tempļa elitei un romiešiem. Ja tie tevi kaunina, tev tad labāk to izjust un mainīties, jo nākamā pietura ir krusts. Taču paplašināts redzesloks var nozīmēt teikt nē dvēselei. Ironija ir tas, ka pretošanās dvēseles nepareiziem mudinājumiem spēj to izglābt, bet pakļaušanās dvēseles pašsaglabāšanās impulsiem spēj novest pie tās iznīcināšanas. Kāpšana par sabiedrības kāpnēm neatnes solīto, bet postu. Vai tu saņem kaunu no cilvēkiem vai Dieva? Un kā ar godu? Jēzus saņēma godu no Tēva.
vienalga, ko cilvēki teica. Jēzus dzīvoja Tēva vaiga priekšā, arī ja neviens cits to nedarīja. Marka evangēlijā 9. nodaļas 1. pants, un viņš uz tiem sacīja: patiesi es jums saku, daži no tiem, kas še stāv, nāvi nebaudīs, pirms tie nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku nākam. Es saprotu, ka ir runa par Jēzus Kristus draudzes nodibināšanu vasaras svētku dienā. Vēstules Kolosiešiem 1. nodaļas 13. pants māca, ka Dieva valstība ir metafora draudzei. Nāvi nebaudīs. Šī frāze ir ievads nākamajiem pantiem. Marka evangēlijā 9. nodaļā no 2. līdz 8. pantam ir rakstīts: un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un tos veda savrup augstā kalnā, un viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt, un tiem parādījās Ēlija ar mozu un runāja ar Jēzu. Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka: mācītāji, šeit mums labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu mozam un vienu Ēlijam, jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbijušies, un padebes nāca tos apēnodama, un balss nāca no padebes: šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu, un tūdaļ tie skatījās visapkārt, un nevienu vairs pie sevis neredzēja, kā vien Jēzu. Šie nemirstīgie, Ēlija un Mozus, pieder pie Jēzus kopienas. Jēzus aicina mūs baudīt dzīvi šajā kopienā. Ir vairāk tev apkārt nekā tu redz. Dzīvo šajā Jēzus kopienā. Dievs ir tuvu. Dievs darbojās un aicina mūs piebiedroties. Eņģeļi skatās līdzi un kalpo Kristus cilvēkiem. Jēzus mācekļa ikdienas darbi tiek pacelti kosmiskā līmenī. Tu, kristieti, neesi maznozīmīgs. Tavai dzīvei ir dziļa jēga. Tavas attiecības ar Tēvu ir primārās. Turi Tēvu pašā centrā. Sadarbojoties ar Tēvu, tu atklāsi, ka tavas attiecības ar citiem cilvēkiem mainās. Tev ir ļoti liela ģimene šajā pasaulē, Dieva ģimene. Staigā ar Tēvu vien un baudi pārveidotas cilvēku attiecības Dieva ģimenē. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un Svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.